This is Access Radio Chicago, 1240 AM, WSBC Chicago. The views, opinions, and beliefs expressed on this radio program by the hosts, co-hosts, guests, and or callers do not necessarily reflect those of this radio station and its ownership. The following program, the Chicago Latvian Hour, is paid for by the Latvian Broadcast Committee and guests. Listen now to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4088. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2024. gada 8. aprīlī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Baršņī.
Iesākām šī vakara raidījumu ar bērnu ansambli Pusnotis un dziesmu Kad mēnes sauli. Par godu šodienas saules aptumsumam, ko šeit Čikāgā baudījām. Kaut gan mums tikai bija 94% aptumsums, mēs varējām ievērot, ka ēnas mainījās, palika mazliet vēsāks, un tie ar īpašām brillēm varēja skatīties, kā mēnesis pārņem sauli. Liela daļa no šī vakara raidījuma būs veltīta dziesmām par mēnesi un sauli. Mēs iesim rotaļā, kas saucās Saule un mēnesis. Vai jūs zinat, kad spīd saule? Dienā. Pa dienu? Tikai pa dienu, jā? Jā. Un kad viņi iet čučēt? Naktī. Naktī? Un tad paliek pavisam tumšs, bet vai ir kāds, kurš arī spīd naktī? Jā, mēnesis. Mēnesis spīd naktī. Citreiz mēnesis ir arī dienā. Un tad viņš var satikt sauli. Un te būs saulīte. Labi, tev es iedošu saulītes kroni. Lūdzu, tu būsi saulīte. Nāc vidiņā, tev būs jāguļ. Griežamies. Tu būsi mēnesis. Tu būsi mēnesis, tev būs mēneša kronis. Lūdzu. Mūsu rotaļas noteikumi būs tādi. Mēs sadodasimies rokās, saulīte vidū čučēs, mēs iesim apkārt. Tad vienā mirklī mēnesis izies ārā, saulīte pamodīsies un bēgs no mēneša. Mēnesim būs jānoķer saulīte, labi? Gulēja saulīte abeļu dārzā, gulēja saulīte abeļu dārzā. Neguli saulīte abeļu dārzā, neguli saulīte abeļu dārzā. Mēnestiņš izgāja saulīti meklēt, mēnestiņš izgāja saulīti meklēt, bet saulīte mēnesis dzenas, bet saulīte mēnesis dzenas, jau drīz saulīte mēneša rokās, jau drīz saulīte mēneša rokās. Ļoti labi! Dzirdējām rotaļu Neguli saulīte ābeļu dārzā no bērnu programmas Tutas lietas. Tagad dzirdēsim vēl vienu rotaļu Neguli saulīte no ieraksta 3x9 Jāņi. Dziesmu ierakstīja Amanda Jātniece un Ērika Maldere. Neguli saulīte abeļu dārzā, neguli saulīte abeļu dārzā. Mēnesis izgāja malējas meklēt, mēnesis izgāja malējas meklēt. Bet saulīte mēnesis dzenās, bet saulīte mēnesis dzenās, bet saulīte mēnesis dzenās. Jau drīz saulīte mēneša rokās, jau drīz saulīte mēneša rokās, jau drīz saulīte mēneša rokās. Un tagad dziesma ar nosaukumu Saule un mēnesis. No 3x3 Ziemassvētki CD iedziedāja Ērika Maldere, Amanda Jātniece un bērni Emīlija Lenkēviča, Laima Jātniece, Dāņela Bāra un Agata Rozīte. Ai, saulīte, mēnestiņi, kā jūs skaisti mījaties,
Ai, saulīte, mēnestiņi, kā jūs skaisti mījaties, kur vasaru saulē teka, tur tek ziemu mēnestiņš. Kur vasaru saulē teka, tur tek ziemu mēnestiņš. Ai, saulīte, mēnestiņi, kā jūs skaisti mījaties. Ai, saulīte, mēnestiņi, kā jūs skaisti mījaties. Kur vasaru saulē teka, tur tek ziemu mēnestiņš. Kur vasaru saulē teka, tur tek ziemu mēnestiņš. Un tagad klausīsimies vēl divas dziesmas ar to pašu nosaukumu Saule un mēnesis. Vispirms dzirdēsim Agnesi Baroni dziedam, un pēc tam būs Auļi un Anima. Vecais liktenis tētis sauca meitu sauli, aiznes meitiņu vecai mātei bļodu baltu zirņu. Aiznes meitiņu vecai mātei bļodu baltu zirņu. Zeltā saulīt aiztek dzīvu debes malu, kas tai pretī atecēja staltais mēnes puisis. Kas tai pretī atecēja staltais mēnes puisis. Dainā saules meita, staltais mēnes puisis. Kā tas nāca, kā nenāca, rokas satikās. Kā tas nāca, kā nenāca, bļoda apgāzās. Dainā saulīt bēga, mēnesis atpalika. Kas to zirņus izbārstīja, es tas vainīgais. Kas to zirņus izbārstīja, es tas vainīgais. Liktenis tētis dzirda mēnestiņu pušu. Tu mani
saule vakarā, kokiem galus pušķodam, noiet saule vakarā, kokiem galus pušķodam, liepā lika zelta krodi ozolam, sudrabim, mazajām ir kāpliņām, ir uzmalt zelta gredzenti. Kur saulītē naktī gul, mēnestiņas atvaicāja, kur saulītē naktī gul. Naktī naudu zeltajos, tas mēnesī mēdamās, Dieva dēli kāds sēdīja paša drama, lūk tu Dievu. Nakti gaišs mēnestiņš, zvaigžņu beķi sargādams, dienas gloža saule spīd, zelta rasu sijādam. Nakti gaišs mēnestiņš, zvaigžņu beķi sargādams. Un tagad dziesma ar Ivetas Tauriņas mūziku spēlē koklētāju ansamblis Austriņa un Arteo. Un dziesmas nosaukums – Saule un mēness.
Un tagad dziesma ar nosaukumu Saule un mēnesis Jāņa Stībeļa izpildījumā. Sauli satika, un tā viņam patīk.
saule, es tavs mēnesiņš, lai kur tu būtu. Es tevi redzu, es tevi jūtu. Dzirdēsim tagad, kā Latvijas televīzija vakardienu runāja par saules aptumsumu, kas gaidīta ASV. Pilns saules aptumsums šķērsos 15 ASV štatus, blīvi apdzīvotas vietas, un tam būs platāks ceļš nekā iepriekšējā aptumsuma laikā 2017. gadā. Šis būs pirmais šajā gadsimtā, kas redzams 3 Ziemeļamerikas valstīs – Meksikā, ASV un Kanādā. Un visticamāk vienīgais, ko vairums iedzīvotāji savā mūžā pieredzēs. Tiek lēsts, ka pilna aptumsuma josla aptvers 31 miljonu iedzīvotāju. Total solar eclipse most definitely qualifies as a major event. Tas noteikti kvalificējams kā nozīmīgs notikums. Pēdējo reizi Ohio štatā pilns saules aptumsums bija 1806. gadā. Nākamais tāds Ohio būs tikai 2099. gadā. Varas iestādes gatavojas turistu pieplūdumam. Tā, piemēram, Kanādā pie Niagāras ūdenskrituma sagaidāms vairāk nekā 1 miljons apmeklētāju. Kanādas amatpersonas pat izsludinājušas ārkārtas stāvokli, lai palīdzētu vietējai administrācijai sagatavoties gaidāmiem ļaužu pūļiem. Iespējams, tā būs lielākā apmeklētāju diena Niagāras vēsturē. Šoreiz mēnesis ir tuvu Zemei, tāpēc būs vairāk tā saukto tumsas minūšu. Mēnesis aizsegs sauli 4 minūtes un 28 sekundes, 2 minūtes ilgāk nekā iepriekšējā aptumsuma laikā. Mēnesis riņķo ap Zemi, bet Zeme rotē ap Sauli. Kādā brīdī mēnesis nostājas starp Sauli un Zemi, un jūs varat redzēt, ka mēnesis pilnībā aizsedz Saules gaismu. Tobijs Dītrihs veikšot Eddingtona eksperimenta mūsdienu versiju. 1919. gadā angļu astrofiziķis Arturs Eddingtons aptumsuma brīdī pārbaudīja Einsteina teoriju, ka Saules gravitācijas laukā gaisma no tālām zvaigznēm izliecas. 8. aprīlī mēs varam šo eksperimentu veikt daudz labāk un varam iegūt daudz vairāk datu. Varam iegūt datus tuvu Saules virsmai, kur izliekums ir maksimālais. Aptumsumi dod unikālu iespēju pētīt Saules atmosfēru, tās vainagu, ko ikdienā nevaram saskatīt. Saules vainags ir vienmēr, bet mēs to neredzam, jo Saules disks ir pārāk spilgts. Spilgtuma atšķirības starp abiem ir aptuveni 1 miljons reižu. Vainags ir 1 miljons reižu vājāks. Pilna saules aptumsuma laikā, kad mēnesis aizsedz sauli, tas aptumšo līdz nakts vai krēslas līmenim. Tāpēc parādās zvaigznes, planētas un redzams vainags. Zinātnē joprojām ir daudz neatbildētu jautājumu par saules vainagu, kā tas tiek uzkarsēts līdz galēji ekstrēmai temperatūrai un kā enerģija no saules tiek pārnest uz pārējo saules sistēmu. Mums NASA ir liela augstuma izpētes lidmašīna, kas virzīsies pa aptumsuma ceļu un uzņems saules vainaga attēlus. Mēs veiksim eksperimentus, lai saprastu, kā Zeme mainās, kā atmosfēra reaģē uz aptumsumu. Pēc tam nākamais pilnais saules aptumsums būs vērojams 2026. gadā Grenlandē, Islandē un Spānijā. Judīta Čunka, Latvijas televīzija. Un tagad dzirdēsim dziesmu no filmas Zeme, kas dzied. Saule, saule, mēnestiņ.
aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, ziņojumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Nākošais Čikāgas ziņas numurs būs apvienots maijs un jūnijas, un termiņš rakstiem, ziņojumiem, fotografijām un sludinājumiem ir 13. aprīlis. Lūdzam sūtīt visu informāciju uz čikāgasziņas@gmail.com. Paldies! Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību ikatram klausītājam un atbalstītājam. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Paldies! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas, we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.lrfa.org. Klausīsimies Amburgas zēnus dziedam Tik pret sauli. Ejot kalna soļi lēn, gāja zemē grimst, kalna galā tā kā kokam zemē ieaugam. Apkam debesīs, kā kokam rietu noskūpstīt, un lai vārdi nav tā lapas, kuras zemē krīt. Kuras zemē krīt. Kuras zemē krīt. Un uz brīdi sajūs zemī cauri saknēm, lai tā sāp, un pret sauli, tik pret sauli, atbier augstāk, augstākā. Un uz brīdi sajūs zemī cauri saknēm, lai tā sāp, un pret sauli, tik pret sauli, atbier augstāk, augstākā. Varavīgs nedzer no upes, gojas saulē mirds. Kāda upe, upe zelta sirds. Apkam debesīs, kā kokam rietu noskūpstīt, un lai vārdi nav kā lapas, kuras zemē krīt. Kuras zemē krīt. Sajūs zemī cauri saknēm, lai tā sāp, un pret sauli, tik pret sauli, arvien augstāk, augstākā. Un uz brīdi sajūs zemī cauri saknēm, lai tā sāp, un pret sauli, tik pret sauli, arvien augstāk, augstākā.
sajūta zemī cauri saknēm, lai tā sāp. Un pret sauli, tik pret sauli, ar vien augstāk, augstāk. Un uz brīdi sajūta zemī cauri saknēm, lai tā sāp. Un pret sauli, tik pret sauli, ar vien augstāk, augstāk. Uzmanību, uzmanību! Šo trešdien būs nākošais pensionāru sajiets. Tas ir trešdien, 10. aprīlī, 12. Ligzdas Dienvidu ēkas mazajā zālē. Šoreiz klātesošos priecēs dziedātāja Laila Ilze Purmaliete no Latvijas. Visi mīļi aicināti! Krišjāņa Barona Latviešu skolas pavasara svētki pastaiga pa gadskārtām būs šo sestdien, 13. aprīlī. 11. svētbrīdis Dievnamā un pusdienas Ziemeļu ēkas virtuvē un ēdamzālē. Sekos tirdziņš un citi pārsteigumi Dienvidu ēkas lielajā zālē. Ieeja pret ziedojumu. Tirdziņš ar skolēnu pašgatavotām precēm un citiem labumiem, vecmāmiņu gatavotas pusdienas, gardumi, spēles, mūzika, prieks un līksmība ar pamācošu informāciju par katru svētku nozīmi, tradīcijām, ticējumiem un simboliem. Piedalīsies arī dziedātāja Laila Ilze Purmaliete. Visi mīļi aicināti nākt priecāties, iepirkties un atbalstīt Krišjāņa Barona Latviešu skolu šo sestdien, 13. aprīlī. Svētdien, 14. aprīlī, 10:00 būs Cijānas draudzes dievkalpojums ar Ivara Švānfelda piemiņu un mielastu tūlīt pēc dievkalpojuma. Aicinām visus Ivara draugus nākt viņu pieminēt, pakavēties atmiņās un no viņa atvadīties. Gatavojiet pakas! Latvian American Shipping Lines būs Čikāgā ceturtdien, 18. aprīlī. Nākamajā raidījumā ziņosim tiešos laikus, bet, ja nemaldos, viņi parasti brauc gan uz Vudēli, gan uz Ligzdu vai Cijānu. Un tagad klausīsimies dziesmu Ai saulīte mēnestiņi, dzied rakstu raksti. Ai saulīte mēnestiņi, kā jūs skaisti mīļāties, kā jūs skaisti mīļāties. Kur dieniņu saule teka naktī, teka mēnestiņas naktī, teka mēnestiņš. Kas to teica, tas meloja, ka saulīte naktī gula, ka saulīte naktī guļ. Vai saulīte tur uzlēca, kur vakaru norietēja, kur vakaru norietēja?
Un tagad klausīsimies mūsu korespondentes Anikas Bendikas iknedēļas programmu. Labvakar, cienījamie klausītāji! Mani sauc Anika Bendika, un šodien es jums stāstīšu par Henriku Eliasu Zēgneru. Henriks Elias Zēgners, latviešu dzejnieks, publicists un redaktors, dzimis Jelgavā 1995. gada 3. aprīlī. Šodien viņam ir 29 gadi. Viņu tēvs fotogrāfs un operators un māte gleznotāja un mākslas skolotāja. Pirmo Henrika dzejoli publicēja 14 gados. Viņu pirmais dzejoļu krājums Elementi tika publicēts 2013. gadā un tika nominēts Latvijas literatūras gada balvai kategorijā Spilgtākā debija literatūrā, kā arī Ojāra Vācieša prēmijai un Latviju tekstu dzejas balvai. No 2019. gadam līdz 2023. gadam viņš bija kultūras interneta žurnāla satori.lv galvenais redaktors. 2021. gadā tika izdots viņa otrais dzejas krājums Paradīze, kas saņēmis Ojāra Vācieša literāro prēmiju. Tagad es jums noskaitīšu vienu Henrika Eliasa Zēgnera dzejoli. Paradīzē vienmēr ir ļoti silti, var peldēties cauru dienu, un visi jūs tur esat, mani mīļie draudziņi. Katram māja, bērnu bariņš, bet vakaros brauc izklaidēt akrobāti, mūziķi, komiķi un skaistākie pasaules aktieri. Neviens nevar aiziet prom, un neviens cits nevar tikt iekšā. Tikai viesi un masieri, kas prasmīgi apstrādā sāpīgās vietas. Un kad vārtiem tuvosies ļaunie, vārtie paliks aizvērti cieti. Un ja kāds aizmuks prom, drīz vien atgriezīsies. Kā es atgriežos pie tevis pēc tam,
kad sapņos esmu darījis ļaunu un nobijies, pieglaužos tavam marmora plecam. Skaistajā dārzā, kur neko nevar dzirdēt, vien tālumā kāds klusi dzied. Un tagad klausīsimies Līgas Priedes dziesmu Mēnes dziesma. Es skatos mēnesī, un mēnes redz mani. Mēnes redz arī to, kuru mīlu es. Svētī Dievs mēnesī, un svētī Dievs mani. Un svētī Dievs arī to, kuru mīlu es. Viss pasaules skaistums tiek glabāts un pasargāts debesīs. Ja atvērtām sirdi, tad skumjas kā migla drīz pagaisīs. Kad sudraba zvaigznēs mirdz nakts un mēnesis tā saskaitīs. Lai kur arī būtu mana sirds, caur to tevi atradīs. Es skatos mēnesī, un mēnesis redz mani. Mēnesis redz arī to, kuru mīlu es. Svētī Dievs mēnesī, un svētī Dievs mani. Un svētī Dievs arī to, kuru mīlu es. Visaugstākie kalni nes mieru mums vienmēr, kad sirds mums skūst. Un vienmēr ir silti, ja esam mēs blakus, kad vakars tūst. Cik tuvu vai tālu mūsu dzīves ceļš steigā ir aizvedīs. Lai kur arī būtu, mēs redzam šīs vienotās debesīs. Es skatos mēnesī, un mēnesis redz mani. Mēnesis redz arī to, kuru mīlu es. Svētī Dievs mēnesī, un svētī Dievs mani. Un svētī Dievs arī to, kuru mīlu es. Es skatos mēnesī, un mēnesis redz mani. Mēnesis redz arī to, kuru mīlu es. Svētī Dievs mēnesī, un svētī Dievs mani. Un svētī Dievs arī to, kuru mīlu es. Es skatos mēnesī, un mēnesis redz mani. Mēnesis redz arī to, kuru mīlu es. Svētī Dievs mēnesī, un svētī Dievs mani. Un svētī Dievs arī to, kuru mīlu es. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar ansambļa Rakstu raksti dziesmu Mēnes sauli dancīvēda. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt atkal šo pirmdienas vakaru ar mums. Ar labvakar! Right.
This is Access Radio Chicago, AM 1240, WSBC, Chicago.